Nav finiši, jau kā jau minēju arī. Garāks, distances, dalībnieki mēdz būt līderi. Un apsveicam 1130. numurs. Ja, un arī ir 200 distanču runātājs un tieši konkurence otrājs arī mums ir notikušies. Milzīgā tempā šeit viss notiek. Ja to jāzina, noskaidrosim 3 vīri, jau labi šeit gaidām arī dāmas, arī nāšu otru godās, uz otru apli. Uzmetā distancē, Vainārs aiziet. Reikšīgs, aiziet. Ceturtās iedzīvojas un numurs dodās tālāk un zinu, jau otrā dalībnieki izskrējas un 10 km distances dalībnieki, 5 km distances dalībnieki dodās taisnāk beigsi un pa labi uzstartīs 10 km. Nu da. Kāds jau emocijas, Seis Krīvīgs mums izsaka visu, var redzēt, kur iet priekšā, kur ir starpišā. Šeit vēl jāsaka tā emocijas, daudz. Un viens aiz otra, vīri, tam papīri tīri. Jau kā augstu vecelkiem ceļiem sprinteri teipā. Laiks jau ir nofinišējuši, gaidām arī 5 km distancē. No ir tūlītās arī finišas vietas, jau 5 solis un dalībniekām. Galvenais ir kādu tomēr atšķirēt finišā. Un jau par to vietu atšķēr balvu pasniegt. Es varu droši par laicu. Un paskaties, izdosies mums, neizdosies. Gan apsteigt vai piesteigt. Jā, nu nesams, kaut viens aiz otru tomēr vēlās tik klāt. Jāsaka tā, varbūt kādam tas finišs spurts ir padevies un labāk kādam citam, kuram garākas distants. Aigars Matisons ar kompāniju veselu klice dodās uz otro apli dalībās. Un ko Aigar, tu par vilcēju? Vagons tev, vairāki vagonais tev. Aigars Matisons, vienīs cilvēks no Pagējās dodās. Там надо на самом деле еще тренироваться. Это офигенно. Я 2 трети, я пробегал. Pirmā meitene mums arī parādīsies 5 km distancē finišētāju rekords. 2853. numurs aicina nepieklājīgi, kuri paiet garām dāmas. Jā, nu, tie laimnieki, kas ir nofišējuši iepamos čitru sagodam tiesnesi. Un noņemam numurus arī atpakaļ. Dalībnieki tie, kas ir nofinišējuši, ņemam tos numurus un liekam nost, lai mums te startfiniša zonā netraucē. No Markelē, nu paskatī, vieglā visi, vies šodien iesolīšanās, ja? Ļoti labi. Godās tālāk, meitenes jau tā viena aiz otras, viņš būs par to dalībnieks. Nu, arī tekšā arī varam redzēt, jā, nu tā. Čempermēs, protams, aiz daudz gribu, dāmas palaid, bet, nu, tomēr sports palaid. Sports neskatoties otrā meiteni, finišā arī ārzem. Nu, ko, arī šādi var gribot. Sports ir dažāds. Tad vēlu veiksmi visām meitenēm, mālāči meitenes. No puikas turās līdz meitenēm. Izskās nokā solī meitenes aiztikšo. Uzām kopli.
Своих. Tātad Valdas Dobrovskas no Lietuvas patreizīgajā versija. Renāts Brīdonais, Kristofs Bēļņš trešais. Sakosim līdzi dalībniekiem arī vēl. Rīgās nepaspēļosim Kristofs dalībnieku vārdus un vārds varēs varam jau dalībniekiem līdzi. Jā, nu atgādināšu apbalvošana divos brīdēs, tad tam laikam arī griežamies gan bērniem un pieaugušiem, protams, kā citiem bērniem. Un papildus arī pēc apbalvošanas ar laktevēju. Būs iespēja rīkot dažādas ļoti labas sagatavotas laktevēju rīknes. Притом он тот маленький. Да, я тоже такие придумал. Startfinišā ir godās dalībnieki. Par labi un pat reizi godās uzstīt. Un gaidam arī 10 dalībnieku finišos. Finišā tātad trasē dalībnieki aizjūtas pēc minūtes aptuveni pēc 5 minūtēm. Varētu būt, ņemot vērā pērnās sezonas rezultāts. Gaidīt finišā dalībnieki. Tātad aptuveni 5 minūtēm 10 dalībnieki. Saidēdīsim šeit. Redzējām pusmīno dalībnieks mums bija šodien līderis, tad varam iedomāties, kāds ir viņa vidējais temps. Ātrāk pārīskiem pusmīno dalībnieks. Короче, я расстроился с Карла. Нормально, я вернусь. Нет, очень медленно в темпе, только где-то 8 теплой одежде, ну и как бы совсем медленно, то стой. Я осталось 500 метров. То есть стой, мне разрешили. Ну, в принципе, он просматривает. Вот, короче, у меня
Поздравляю! Ладно. А я этого хотела обогнать. Я молодец, ты старалась. Aleksandrs Bartaševics! Pilsētas valsts priekšsēdētājs apsveicam veiksmīgi līdz galam. Kāds Aleksandrs? Izskatās, ka lai gribēja plānās. Ir reiz arī pilsētas ielas Malači viss, kas tur ir finišējis, kas tuvojas finišam, arī lietiek, kas stāv finiša zonā. Finišā dodamies patreiz. Vēlreiz atļauju finišu. Patreiz startiņš Elīdrolai, tikko skrējot sotojumu Valmierā. Līga Valmierā. Vienreiz beztēdēļas. Tad jā, tad 5,7. Пять с половиной. Чем пройдет? Когда они совсем... Смайлом lieliski! Tagad ir paceltā, un Нормально, Malači, ну даже если нет, это все равно нормально. Потому что он бегает 5 секунд. Смотри, какую он стратегию. Мне кажется, он просто потому что зачем я? И это сделал, кстати. Да, потому что это профессиональный спортсмен. izstāstām zāru kabatā. Больше, чем свои дети. Она была да, как бы движем бежать каракома, такие с тобой, надо бежать обычно в своем темпе. Кстати, да, я уже падаю туда темпо очень хорошо, его склон, он это в принципе мог, он не 5, Да, Виталию, просто Виталий надо бежать медленно. Это неправильно. ну ладно, Виталий,
Виталий не будет. Он на работе заедет. Хорошо пробежал. Ну, это да. Да, 4830. Это нормально, это вообще не темп. Видишь, как он все это делал. Пару девок работает, девчонки сделали. Ну, или это музыка, или может быть, это домой. Ну, домой тоже не надо. Ой, горка. Да, интересно. Совсем мне не нравится. Он просто когда это такой забег, это один, когда ты один просто регулируешь один. Вот это, да, вот такие делают. Я так понимаю, потом будет видео дорог. Pirmais desmitnieks ir nofinišējis. Lieliski! 3 минуты, да. То бишь, Виталий четвертый не закончил, а уже кто-то Вообще красава. Nāko 10 minūtes izlaiž dalībnieks ar nofinišējis. Полумарафонец. Lieliski! Gaidām arī otros. Uzmanās ieciekoja. Un Kalnieks to laiku varēs apmēram. Первый десятку не написал. А интересно, номера по там? Да, походу раз. А, вот здесь. Все так медленно. Так, где-то должен быть значит, мне фотографировал, наверное. Он не мог зажечь. Они же вместе бежали. Говорила, вот, из-за того, что где-то на бригаде. Под
сейчас, да. Пошел прошел. Сюда? Ладно, будет стоять, да? 500 метров? Там где посмотреть на набор. Да, дал вид урочек. Мне кажется, он сильно нашел себя. Мы на финише стоим, да? Блин, похоже на шутку, похоже на нас. Mūžīgā pagājušajā gadā bija 10 distancē, trešais šogad Ārmans Tālūks. Bet ļoti daudz ko skriejumā, pirmais ir Reņģistāp un otrais Kristaps Rožānūks, trešais Ārmans Tālūks. Šādi ir secība. Vilcpierīs dodās 10 distancē, šo apmēju vēla veiksmi, vēl galā ar 5 mandiem šeit kilometram. Tad viens to
vieta Dace Lindstrom. Otrā vieta Rika Zālītē. Trešā vieta Guna Ķērmane. Otrā dāmas apsveicam. Lieliski. Pirmais trīnieks Jānis Frišēs. Turpina arī mājās mēteities pirmā distancē. Punkti, protams, arī pirmā vietā 10 km distancē Felix Hartmans, otrais Kristaps Ješābovičs, trešais Armāns Dāvids, kurš tāpēc šajā sezonā, un meitenes aptuveni 40 minūtēs, kurš veica pagājušajā ātrāk, dalīja Helmut čempionu, 8 minūtes 14 sekundes. Būs interesanti atskatīties, vai viss uzvadots jau pagājušajā Stunda 8 minūtes un 9 sekundes, jo Markeli pagājušajā sezonā noteikts 1 stundā 19 minūtes 27 sekundes vēl, Portuļies nekārtā izrišā. Jā, Notoris ņemam nost finišā, lai netraucētu iepriekšās izpētā, šeit arī jāsaka vēlāk. Kāda mēģina vēl kādu paprieks kungs.
Un puikas nezinu, ko tas ir parādījis, mums ir stiprāks laikam. Jā, no arī. Puikas dalīšanas, ne, puikas nezinu, iespējams salīdzināt. Jānis Kaimiņš, otrē, domās, nāks aplē. Un Renārs Roze kā
noslēdzošo apli uz 35 dienās, kā Rīteris Valdes, Kopolskas, no Lietuvas un vienās roka. 8 minūti atpaliekošai no Valdes kā otrais. Un Kristaps Bērs Ričons. Jāskatām, iekļauj atpaliek no vienās rokas. Un Ričons Rīgas no pirmā apčetni, pirmā Madrijas. Tikai mainīsies atpaliekšana no Inter. Un Kristaps Bērziņš iekontrolojās savu starpiņšanu. Uz noslēdzošo apli, Rīgas uz jauniedēļu. Rikārds Losins noslēdās uz trešo apli. Un Kristaps Bērziņš provizoriskais laiks aptuveni 3 minūtes. Tagad 2 minūtes aiz Renāra Mozes. Un 3 minūtes aiz Valdes Dobovskas. Lūk, sekojoši pirmajam brīdās pusmaratonā distancē punktiem. Sekojoši rezultāti dāmām pēc otrā pusmaratonā distancē Interēļa. Ikija Valteri kopā Ivona Markeļu trešākā. Dāmām gāja Zelove Meirmante. Gaidām arī šīs dāmas kā trešā. Tādā gada uzvarētāja Ivona Markeļu. Šogad cīnās kopā pērnā gada trešās vietas ieguvēja Valteri. Ты отлично темп. Мы с тобой. Atgādījās, ka katrs saņem vārdu. Viens medaļu un arī
atgādināšana par to, ka 13. aprīlī intervietu pusmaratonu seriāla Big Bang Skrien Latvija otrais posms. Big Bang seriāla pirmais posms un Reizeknē Rīta Skaiti filmas paru. 9. aprīlis, 13. aprīlis. Gaidam visos arī Rīgā Viķerķienes trasē, Viķerķienes pusmaratona. Kopā, lai paskatamies, un meitene visu spēkus atstājusi dienas kopās. Prieks kamerā! Gaidam, protams, cītīgi kā tad izvērtīsies starp vīriem. Cīņa būs Big Bang seriāla pirmajā posmā. Reizeknes pusmaratona. Šobrīd varam paziņot savu dāmas Rasgavas 5 km distancē. Pulkiem ir uzvarējis Antūs Niklās Medveds, otrais, trešais Pilns Pinatols. Dāmām 5 km distancē uzvarētāja Vita Bruniec, otrā Vita Belo, trešā Vita Leidere. 10 km distancē Pulkiem pirmā vietā Reinis Ačmāns, otrais Kristers Vējš Ābolis, trešais Armāns Tāluņš. Dāmām 10 km distancē Dace Lindstrom, Inklāts Zālīt otrā, trešā Guna Ģērmani. Pulkiem provizoriski pusmaratonu distancē varētu cīnēt Jan Teibu, protams, noturēt. Neatpūsīs Valdes Dabos, kas rekordojās. Uzmanīgi 200 metri malīcis līdzi pusmaratonu distancēs finišētāja. Taisnīgi, jā, 100 metri, Valdes Daboskas, velo. Jā, puisis oranžajās, pilna oranžajā prekliņā, 79. numurs. Protams, Valdes Daboskas ar aplausiem uzvarētājs. Malacī, lieliski. Reizeknes pusmaratonā uzvarētājs. 21 km distancē un, protams, 97 metri. No atsmaidot kopām sagaidām. Aivis Strauss. No varētu Aivis
atbrauc visu šitā sadarbībā. Gaidām, protams, arī Renāru Rozi, Kristapa Bēziņu un pārējos dalībniekus. Un, protams, meitenes prozoriski Kristi Valdīņu un Makro Martinu un Elpe Zīmante. Lūkšās tikens varētu izvērsties finišā dāmā. Renārs Roze. Noskaidrosim, ir kāds laiks vai klasis. Manuprāt, ir uzlabots krietni par pagājušo gadu rezultāts. Renārs Roze, kā otrais provizoriski kaut kur, jā, Renāram ir tāds īpašs spriešanas stils, sagāzies nedaudz uz kaiso pusi, un tādu jāatram savu zīmējusi. Un jau var pa gabalu pateikt, kurš distancē skrien. Renārs Roze, pēdējā 80 metri palicis, tumšā kriklijām, vēl vidēji mazliet par krīsi sagāzies. Lieliski, Renārs Roze. Jāsaka tā, lielisks rezultāts. Renārs Roze otrais Big-Bang seriālā. Skrien Latvijā pirmajā posmā Reizeknes pusmaratonā. Nu, ko gaidām Kristapu Bēziņu? Atpalikam māru, bet kur arī kaut kur tuvojās. Kristaps Bēziņš tur jau pēc tempa, kā skrien trasē, var noteikt, kurš ir starpo līderiem. Jā, arī tas teiks, ka aizskrien pēc trases ātrumā, atjaurizēt un noskaidrosim arī laiku. Ja pagājušajā gadā bija uzvarētājām no Krievijas Aleksandram Gorjunovam laiks stundās 1:18:9 sekundes, un tagad ir 1:07:20 sekundes. Tātad ļoti labs rezultāts. Un Renārs Roze savu laiku ir uzlabojis krietni. 49 sekundēm, salīdzinoši pagājušo gadu, 1:09:1 sekunde. Renārs Roze krietni uzlabojis savu rezultātu. Salīdzinoši ar pagājušo gadu pa 49 sekundēm un 49 sekundes ir uzlabots pērnā gada rezultāts. Kā ir audzis arī ātrums Reizeknes ielās, kuras nav. Asa nav viegla, jo ir diezgan kalvaini. Bet no laika apstākļi ir vienkārši lieliski. Gaidām arī tuvītās meitenēm, līderēm jāparādās pusmaratona distancē. Finišā, kaut gan viņu laiks varētu provizoriski būt uz 1 stundu 2 pāri minūtes. Un ņemot vērā nezinu, gada rezultāts trešais. Šobrīd finišam dojas Kristaps Bēziņš. Pēdējā 50 metri ar aplausiem sagaidām Kristapu Bēziņu trešo vietu. Otrais Kristaps Bēziņš Valecis. Un pēdējā metri apsveicam. Un pirmais trīnieks mums ir nemainīgs galvā Marta. Tātad pusmaratonā vīriešiem pirmā vieta Lauris Zabalskis, otrais Renārs Roze, Kristaps Bēziņš trešā vieta. Pārējais sagaidīt dāmas un, protams, arī ceturtās vietās un tā tālāk vietu ieguvējus. Viņi dodās uzmanās nākošos ar to Bonapli. Atgādināšu arī par to, ka katrs dalībnieks aploksnēja reģistrēšanās saņēmāt arī vēlreiz tīreti, kur vakarī norisināsies vērtīgs balvas, varēs varbūt vinnēt, neskatoties uz to, ka mēs vinnēt brīvniekā. Vinnēt arī pēc apbalvošanas ceremonijas un reiz tiks izlozētas loterijas vērtīgas balvas. Protams, un šodien nodrošina Reizeknes un Reidu zemesardzi lejā, platās stāvties stāvlauki. Festivāla parka pašā lejā, kur stāvlauki no zemesardzes transports. Apmaiņā pret taloni, ko jūs saņemat
reģistrēšanās apkošanībai dokā Čiku. Ja to 10 km distances dalībnieki finišē, uzvarot dalībnieki, pirmais trīnieks Tuļķiem arī jau ir zināms. Šobrīd ceturto dalībnieku gaidām un jau arī viens aiz otru tūlītās jau tādā pieņīgās plosās. Un Kristaps Dēviņš pagājušā gadu veica distanci 1,90 km. Trešais arī šogad, protams, trešais ir posmā, kā ceturtās vietas šogad atcēlās uz otro vietu un uzlaboja savu rezultātu. Lieliski, Kristaps Dēviņš jau ir tāds trešais. Un stādīties pārmēģināt, pērnā gadā uzvarētāji bija Mantuļā, pie otrā, bija Vērš. Un meitenes, abas kopā riekus rokā. Arī pēc 3 apelī. Un Velda Neimanda trešā, tur arī īri. Mālāks Jonas, viens aiz otru, kā viņai tuvojās. Tiešām, un Jonas Prievietis tuvojās finišā 10 km distancē, Valmieras maratonā. Rīkotājs un idejas autors un seriāls skrien Latvijā. Idejas autors, viens no idejas autoriem, Vilds Prievietis, viņā apsveicām. Lieliski Vilni apsveicam, kāds 10 km pēdējais mokurās. Un viena no pieredzējušajās šīs sacensības dalībniecēm arī tikus līdz finišam Aigars Magnusons un meitenes tuvojās jau finišam. Aigars Magnusons jau pusmīgā arī pieredzes un trūzījās. Laiks varētu būt 5 stundu un 14 minūtes. Un no ko pārējām jāmīļotāji arī tur ir finišā, ja imoči nākas skriet. No ko meitenes, kas tad no meitenēm uzņemsies vinnētājs lomu. Un ir jāizcīna, tomēr ir pirmā vieta. Nav pārlaižam šito raķeti, paskatāmies, kas par finišu. Kur šitie spēki ir kādi? Viss tam ir klājēs, šitās mūsu sportos. Jāatgādās 13. aprīlī, otrais seriāla posms, Viķernieku pusmaratons, Viķernieku sporta vācē. Rīga Rodaļo, kas Viķernieku atrodas, Viķernieku Rīgā. Mēs arī šodien atstāsīs silts, kas saulīt cetinājasi, un meitenes tūlītās jāgaida, pakās kā šodien jādod, noteikti ir palicis vismaz 10 kilometrus līdz finišam. Aptuveni turpināt, ja pagājušā gadā uz 5 stundu un 20 minūtēm. Nu, šodien prasīja jau 15 minūtēm. Laiks. Un gaidām arī vēl tiesneši, tāmāk priekši tiesnesībā. Arī ir finiša meita. Un velo plaukētājs, kur es nezinu, tev tur pulks nav uz plaukšanām uzmetušās. Šķiet, ka nav, ja jau varēja līdz finišam iztuši. Nepār plauki, kurot meitenēm arī. Un puiks vēla beigs mums vēl vienu apeli. Tikai 5 km palicis. Ar dažādām atstarpēm, personīgiem rezultātiem, protams, arī.
Jāsaka tā, sezonas sākums, katru mēnesi, citā brīdis, es atvainošu Latvijas, ir skaistākajās pilsētās norisinās seriāls Skrien Latvija. Jau 6. sezonu Big Bang seriāls Skrien Latvija ir aizgājis sākotni, tas ir ierasts tradicionāli ar Reizeknes kursmaratonu. Nu, pulkstens 2:30 apbalvošana tajā festivāla parkā, kur skandināja folkloras kopa Vīteri. Jā, un tad līdz ar to arī katās, kur sākām, tur nobeigsim, un ar patīkamām daļām ir apbalvošanas ceremonija, dažādi balvu pasniegšana, īpaši balvu komandu cīņu, balvu pasniegšana individuālās, pa grupām, kopvietējumos, bērnu un vīru konkurenci un bērniem apbalvošana pa grupām. Meitenēm un zēniem, un, protams, arī noslēgumā loterija, un vai jau arī, kas teicām, brīdis arējām Ikeņiem, maratonu, seriāls turpināsies. Un kaut kur jau sekojam līdzi, jau šādu katrs izmežīgi meklējot meitenes, tuvojamies finišam. Pagājušā gada rezultāts netiks uzlabots, kurš piederēja Ilonai Vārtelei. 1 stundu 19 minūtes 57 sekundes. Jā, nu Ilona Vārtelē. Jā, kas tu tur ir Ilona Vārtelē? Tiešām līderē. Kitī Balteri ir atstātais muguras. Un gatavojamies dāmu finišam. Un provizoriskais laiks aptuveni 1 stunda 20 minūtes. Bet tiešām pavisam maz ir palicis līdz pērnā gada rezultātam. Ilona Vārtelē. Nu jā, tomēr nepārcīnīgs pagājušā gada rezultātu, bet ļoti tuvu Ilona Vārtelē. Dāmu konkurencē līderē apsveicām Ilona Vārtelē ar aplausiem. Viens svaidīgs skaista meitene nobeigšana. Superīgi, diezgan ātri arī. Nu nekas lēnāk nekā pagājušā gadā, bet tik un tā ļoti tuvu. Edgars Kļāviņš sagaida ar buču un rokās. Pagājušā gada rezultāts 1 stundu 19 minūtes 57 sekundes. Gaidām, kā jau provizors varētu būt Kristīna Baltere un Leota Neimante. Lūk, sekojošais trīneri. Pirmā vieta mums ir noskaidrot viens, ka otro gadu pēc kāds jau uzvara Ilona Vārtelē. Reizeknes pusmaratonā, seriāls Big Bang, Skrien Latvija. Lieliski turpina savu procesu, un tāds pakārklis. Grūti izskatījās bija iepriekšējos apļos, bet Kārs Mālacis ir viskārt. Kārs nepievērsiet man uzmanību. Jā, izskatījās, bet ir ok, Kārs ir sasniedzis finišu. Superīgi. Tā mēģinām tie, kas smēķē, tomēr tie finiši nesmēķējam. Baigi sportisti ar finišā gribās arī skābekļu vairāk nekā nikotīnu. Smēķētāji var paiet maliņā, gluži tāpat kā pie ieejas 10 metrus no veikala. Jā, Gulmi arī iesvedot finišai. Un tempa turētāji. Un turētājs pēdējo apli stundu 50 šitie. Kamoli vēl turās, pārsprāgošanā milzīgā tempa un meitenē. Kas tad mums būs? Līderē. Otrā vieta līderi mums ir noskaidrotā Leota Neimante. Superīgi ir otrā vieta starp meitenēm. Es atdoju Kitī Valdere. Kitī Valdere, bet kas nav mainījies? Nekas nav mainījies pēc 2 aptiem Kitī Valdere.
Apsveicam. Jā, nu ir Valteri otrā vietā. Tātad pirmā vieta dāmām pusmaratona distancē Reizekļu Ilona Markelē, otrā vietā Kitī Valteri. Un gaidām, iespējams, un vēl Neimani noturēs uz šo pozīciju. Jāsaka, tā vēl Neimandai tāds šansējumais darbiņš priekšā, viņas atmet finišu, kurš un kur arī tuvojās Leone Neimandai. Pēdējā 50 metri. Un aplausi trešās vietas ieguvēji. Jā, vēl tikai 10 metri. Un apsveicam. Nu, ko dāmā pirmais brīnieks ir lieliski jau arī zināms, principā visām grupām dāmām kungiem. Visās distancēs pirmais brīnieks ir jau nošķirots. Bet kopējā pusmaratona distancē pirmā vieta Valdas Dokovs, kas arī iestojos otrais Renāta Rozekļs, tad Beziņš trešais. Un Kitī Valterē, sekmērojas Ilona Markelē pirmās, Kitī Valterē otrā, vēl Neimanda trešā, un 10 distancē kungiem pirmais Reinis Nakmans, Kristops Šāboļs otrais, trešais Armāns Tālons. 10 distancē dāmām Dancē Lindstrom, Inga Zāleņa otrā, Bruna Ģērmana trešā. 5 km distancē kungiem pirmā vieta Jānis Sagāds, Kalvis Artūrs Niklaus Veidots otrais, trešais Toms Kurikos, Rāmām. 5 km distancē pirmā vieta Rīga Mūrnieca, otrā Vita Velo, trešā Vita Pleitera. Ko? Lieliski gaidām pārējos dalībniekus arī finišā. Un ņemam putras taloniņu rokā. Dodamies lejā pie Reizeknes un